Labrīt, cienījamie skatītāji! Gads ir atkal noslēdzies, lai nākošo gadu mēs varētu sagaidīt ar labām domām un cerībām. Arī nākošajā gadā mēs tiksimies raidījumā Vide, veselība un mēs. Gan sestdienās 9:10 no rīta Latvijas televīzijas 7. kanālā. Bet šodien raidījumā par sirds veselību un sirdslietām, par gaišu smaidu, kā arī par to, kā Ziemassvētkiem gatavojās Cēsu meža skolā. Vēl tikai dažas dienas ir palikušas šajā gadā, 2013. un tūdaļ mēs atzīmēsim, svinēsim un sagaidīsim 2014. gadu. Cerību gadu, jaunu izaugsmu gadu un, es domāju, ļoti pozitīvu gadu. Attiecībā par to profilu, ko es pārstāvu, par kardioloģiju, sirds ķirurģiju, es ļoti priecājos, ka mēs esam saglabājuši to palīdzības apjomu, ko mēs ik gadus sniedzam saviem iedzīvotājiem. Tas ir aptuveni, mazliet vairāk, kā 1000 operāciju, sirds operāciju, pielietojot mākslīgo asinsriti. Tas ir ļoti sarežģīts, ļoti vajadzīgs operācijas iedzīvotājiem. Tas ir dzīvību glābjošas operācijas. Bez šīs palīdzības cilvēki nevar izdzīvot. 1000 iet jau vairākus gadus, un tā viņš saglabājas, bet ir vajadzīgs, protams, progress. Tas paliek 2014. gadam, jo, diemžēl, visi šo palīdzību nesaņem, tie, kam tas ir vajadzīgi. Bet tas pozitīvais, skaistais ir tas, ka mums šīs operācijas ir. Viņas ir ļoti sarežģītas. Tās ir vārstuļu nomaiņas, tās ir aortas rekonstrukcijas, tās ir miokarda revaskularizācijas, ir sirds aizvietotāja terapija. Es ļoti priecājos, tas ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs gadiem ar to nodarbojamies, lai tie cilvēki, kuriem sirdsniņa vairs neiet, viņi nevar darboties tālāk pilnvērtīgi, lai būtu iespēja viņu aizvietot ar vai mehānisku, vai bioloģisku materiālu, tātad transplantācijas un vēl cits, kas šajā sfērā. Mēs šajā gadā 7 cilvēkiem varējām šajā virzienā palīdzēt. Kas ir šis pa gadījumu? Šeit mēs gribējām parādīt pacientu 37 gadus jaunu, kuram bija ļoti smaga sirds mazspēja. Pacients praktiski bija gulošs, un šā gada decembra sākumā viņam tika veikta mehāniskā sirds implantācija. Viņam tika implantēts sirds kreisais kambars, kas slimā sirdsvietā pumpē asinis. Un kā redzat, pacientam ir pagājušas dažas nedēļas pēc operācijas, bet viņš jau var stāvēt, var parunāties ar mums, ir staigājošs, un īstenībā viņam ir, viņa dzīve ir iegājusi jaunā kvalitātē ar šo operāciju. Un kas būs tālāk? Kāda būs tālākā ārstēšana? Tālākā ārstēšana, acīm redzot, būs pacients atrodas sirds transplantācijas rindā un gaida savu iespēju, kad parādīsies donora sirds. Kā jūtaties? Jūtos labi. Pārsteidzoši labi, nebija cerējis, ka būs tik labi, bet, jebkurā gadījumā ir jaunās šīs lietas, viņas ienes dzīvē arī pārmaiņas. Bet, šīs pārmaiņas ir tādas, kad var brīvi tagad dzīvot un var sajust to, kā bija, kad sirds īsti nedarīja to, kas viņai bija jādara. Es tikai gribu vēlēt Jānim veselību, izturību, jo mums vēl tāls ceļš ir ejams tajā medicīnas jomā kopīgs, un vēl, lai mums labi veicās, gan viņam, gan mums ar viņu. Ja? Sabiedrībā viss ir atkarīgs no tā, cik mēs augstu vērtējam cilvēku dzīvību. Izskatās, kā augsti to nevērtējam, jo veselība tiek pakļauta kvotām un rindām, arī sirds ķirurģijas jomā. Ir jāorganizē darbs tā, lai rinda nebūtu. Lai būtu jauda pietiekami liela un rinda nav. Un visi cilvēkam vajadzīgu šo palīdzību, viņi nāk klāt un saņem šo palīdzību. Un nevis paliek kaut kur ārpus borta, gaidot un iet bojā. Statistika varbūt ir jāprecizē, un tie ir kāds nepilni pārdesmit cilvēki, kas nesagaida savu palīdzību. Bet tas nav labi, tas nedrīkst būt. Gaidot uz sirds pārstādīšanas operāciju, pastāv arī morālā rinda, kad pacients gaida donora sirdi, ar kuru būtu saderība. Līča kungs jau pusotru gadu dzīvo ar jaunu sirdi. Tagad viņš ir nevien atgriezies pilnvērtīgā dzīvē, bet arī meklē domu biedrus un palīgus, lai atbalstītu tos, kuri gaida sirds transplantācijas rindā. Mēģināšu
realizēt dažus projektus. Tā skaitā vienu uzrakstīt. Konkrēti tas ir saistīts ar Latvijas valsts mēžu finansējumu, sadarbojoties ar Ziedot.lv. Vēl nav tapis nosaukums, ja projekts nav uzrakstīts. Bet aptuveni tas ir tā. Tātad palīdzību vismaz vienam cilvēkam attiecībā uz donoru sirds transplantāciju. Nesadarības gadījumā tātad šie līdzekļi tiks novirzīti. Piemēram, tiem, kas gaida rindā. Mēs paredzam vairākus virzienus, vairākas iespējas, kur šie līdzekļi tiks novirzīti, bet jebkurā gadījumā tas būs vienam konkrētam mērķim, sirds transplantācijai vai saistībā ar cilvēkam, kur gaida rindā. Ir daudz dažādas akcijas par sirdi, tāpēc, ka sirds ir, mēs runājam šeit, patreiz runājam kā sirdi, kā orgānu, kas veic sūkņu funkciju, bet jūs zināt, mana filozofija, sirds ir dvēseles mājoklis, sirds nav tikai sūknis, tas ir daudz, kas vairāk. Un tāpēc arī varbūt pievērst uzmanību, un viņš ir šis svarīgais orgāns, dažreiz cieši. Mēs viņam nepievēršam pietiekamu uzmanību. Mēs viņu pārpūlējam, mēs viņu pārslogojam ar dažādu nepareizu barību, režīmu, kaitīgiem ieradumiem, smēķēšanu, alkoholu un tā tālāk. Un vajadzētu padomāt par to. Es visiem vēlētu labu jauno gadu, būt labestīgiem, būt mīļiem vienam pret otru. Tas ir ārkārtēji svarīgi. Tas noņem lieko stresu. Laimīgi jauno gadu! Mēs savukārt profesoram Lācim dzimšanas dienā vēlam veselību un izturību, glābjot sirsniņas. Labrīt! Un es esmu Dr. Butkevičs, un tas, par ko mēs šodien runātu, ir par to, lai mēs varētu gada beigās viens otram novēlēt priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu pasmaidot. Ja? Jo neviens negrib priecīgu Ziemassvētkus vai kādus labus vārdus teikt ar sakniep muti un nerādot zobus, jo tas sanāk, priecīgs Ziemassvētkus. Nesanāk. Ja? Principā visi grib smaidīt, un smaids nav tikai tas, ka jums būs skaisti zobi, bet jums smaids nāks arī tā, ka jums būs tā veselība un tā pārliecība, kad jums ir smaids un jūs esat brīvi un atbrīvoti varat teikt to, kas jums nāk no pašas sirds. Šodien, pateicoties zobārstu augstai profesionalitātei, tehnoloģijām un jaunām ārstēšanas metodēm, zobus labot nav par vēlu jebkurā vecumā. Uz šodien mēs varam ielikt implantus, pieņemsim pēdējos implantus, ko es liku un kas uz saviem 90 gadiem plāno taisīt personāla izstādi, un tas nevis ir kaut kāds izņēmums, bet tagad tā ir norma. Nav tāds termiņš, ka nevar likt breketes, ja tu esi vecāks, pieņemsim, par 20 gadiem, tas vairs nestrādā. Nav tāda termiņa, ka nevar likt implantus, tāpēc, ka tu esi vecs, tas nestrādā. Tad nav vairāk tādas lietas, ka mums ir pazudis kauls un mēs nevaram ielikt, tas nestrādā, jo kaulu var ļoti vienkārši pielikt. Tas viss paliek aizvien mazāk un mazāk kaitīgi, ļoti paredzams un viegli izpildāms. Ja runā par zobārstniecību, tad tas varbūt nav viens dienas process, ja pacientiem ir ar mūsu vēsturi. Jo šeit, protams, jaunai paudzei uz jauno paudzi tas neatiecas. Jaunai paudzei praktiski vairs nav bojājumi. Bet tas, kas mums ir pašiem, manā mutē un ļoti daudz cilvēku mutē problēmas, šeit tas nenāk tik ātri, šeit tas prasa varbūt ārstēšanai pusgadu, gadu, arī vairāk. Bet tas nav pārvērtības šovs, tas ir tas, ko es gribētu pieminēt. Es saku, man 2 nedēļās viss sadaisiet, bet jums arī pēc ļoti ilgas laika tas viss jāpārtais. Ir jādomā, ka zobārstniecība ir tomēr diezgan tāds garš process, jo mēs gribam, lai viss sadzīst, viss iekaisumi pabeidzās, un tikai tad mēs taisam to īsto skaistumu. Bet tai pašā laikā mēs nekad neatstājam pacientu nevienu dienu bez zoba, nevienu dienu, un mēs liekam tiek likt ļoti skaists pagaidu variants. Lai pacients no tās pirmās dienas, kad sāk ārstēties, viņš ir estētisks, viņš ir smaidīgs, un tā ir tā būtība, ka tu no sākuma jau iegūst efektu, un tai pašā laikā tu vari ārstēt visu, bet smaidīt jau var. Un tas ir tas pats galvenais, jo cilvēks, ka viņš smaida, tas iedarbojās uz hormoniem, tas iedarbojās uz garastāvokli, tas iedarbojās uz cilvēku attiecībām, tas iedarbojās uz tuviem cilvēkiem, jo smaidīgs cilvēks ir viens liels prieks. Un es novēlu, lai jums katram mājās ir pēc iespējas vairāk smaida, lai pēc iespējas vairāk mīlestības ir, lai pēc iespējas vairāk
dzīves prieka, lai pēc iespējas vairāk ir tādu brīžu, pa ko gribētos smaidīt, lai pēc iespējas vairāk ir momentu un brīnumu un Ziemassvētku nes tādus mirkļus, kad ne tikai jāsmaid, kad ir skaļi jāsmējās. Un tas ir pats galvenais. Un gaišus svētkus, lai jums laimīgs, garš, saulains jaunais gads. Tikko aizvadīts vecais mīļais Ziemassvētku laiks, kad ikvienā mācību iestādē viesojās salavecis, skanēja dziesmas. Īpaši sirsnīgi šie pasākumi katru gadu norisinās Cēsu internātu pamatskolā rehabilitācijas centrā. Un kā nu nē, jo skolā viesojas vecāki un katrs var ar prieku parādīt savu varēšanu dažādās apgūtajās prasmēs. Un tad doties brīvlaiku pavadīt mājās. Skolā mācās un ikdienā dzīvo gandrīz 200 ar bronhiālo astmu un citām plaušu slimībām slimi bērni, kuriem bez kvalitatīva mācību procesa šeit tiek nodrošināta arī medicīniskā uzraudzība visu diennakti. Jau vairākus gadus skolā darbojas arī pirmsskolas grupiņas. Ja mēs salīdzinām ar parasto bērndārzu, tad šeit ir jau tas bērnu skaits ir krietni mazāks. Un ir iespējams vairāk pievērst uzmanību tieši individuāli bērnam. Jo grupiņās nav 20 un 24 bērni, kā ir citos bērndārzos. Mums ir 13 un lielākajai grupiņai 12. Un tas jau vien norāda, ka mums ir laiks vairāk ar viņu strādāt individuāli. Tieši tāpat šeit paliek bērni arī pa nakti. Un ir vairāk jāplāno arī šīs vakaru pastaigas, vakara ārā iešanas. Šeit ir brīnišķīga daba, mēs ļoti daudz ejam ārā, dzīvojam pāri. Un tāpat arī ejam uz sāls istabu, tiek piedāvāts arī masieris, kas mums ir ļoti jauka masierīt, un bērni raujās pie masieris un grib. Stāstiet, kā jūs gatavojaties Ziemassvētkiem šeit skoliņā? Mājās lotājums ikdītei. Mēs mamām dāvinam dāvanas taisam. Un ko tu esi savai mammai sagatavojis Ziemassvētkos? Piparkūkas. Salavecī dāvanu maiss tukšs vai par nopelniem dāvanas sadalījāt? Jā, bērni tiešām šogad bija vareni strādājuši, mācījušies, ļoti kārtīgi uzvedušies. No visiem rūķiem, no vāverītēm un zīlītēm ir tikai un vienīgi laba informācija, labas atsauksmes. Tā kā tiešām bērni bija pelnījuši un ar drošu, dāsnu sirdi visas dāvanas tika izdalītas, kā bija paredzēts. Lielākā daļa bērnu, kas beidz pirmsskoliņu, turpina mācības sākuma skolā, saistībā ar šiem bērniem nepieciešamo rehabilitācijas procesu. Mūsu skolā paralēli ārstnieciskam procesam īstenotajai izglītības programmai tiek īstenot arī mācību programma bērniem ar mācīšanās traucējumiem, jo patiesībā šī slimības simptomi bērniem ļoti bieži ir par iemeslu tieši mācību traucējumiem, jo slimība izraisa dažādas aspektus, kas bērnam varbūt tieši pašā iesākumā izglītības posmā traucē šo procesu apgūt pietiekami kvalitatīvi, tāpēc mūsu skolā ir organizēts īpaša palīdzības sistēma, kurā darbojas skolas atbalsta personāls, kurā iekļaujas sociālais pedagogs, 2 psihologi, logopēds. Tāpat mums skolā ir pieejams speciālais pedagogs un ļoti daudzās klasēs, kur ir vairāki bērni ar mācīšanās traucējumiem, paralēli skolotājiem, kas darbojas klasē, strādā arī skolotāju palīgs. Ikdienā bez medikamentu lietošanas rehabilitācijas procesā ir iekļautas arī vairāku stundu pastaigas svaigā gaisā, koriģējošās vingrošanas nodarbības, sāls istabas procedūras un baseina apmeklējums. Bet, lai ikdiena būtu interesantāka, skolēniem ir iespēja savus talantus izpaust dažādos interešu izglītības pulciņos un veselību veicinošās sporta nodarbībās. Ko jūs darat ikdienā? Mēs ikdienā nodarbojamies ar akrobātiku un vēl saviem pulciņiem, piemēram, kā smagatlētika, tas ir, ko es nodarbojos, un vēl ar datordizainu. Vai šīs fiziskās aktivitātes tev palīdz uzlabot tieši elpošanu un palīdz tavai slimībai? Jā, tā kā es akrobātikā mācos pareizi elpot un smagatlētikā tas pats. Tad tā kā attīrās te elpceļi. Es piedalos datordizaina pulciņā, radošā darbnīcā un dejošanas pulciņā. Dejošanas pulciņš kā palīdz stabilizēt stāju un pareizi arī elpošanu.
Un kā norisinās ārstēšana šeit skolā konkrēti tev? Mēs elpojam inhalatorus, nodarbojamies ar vingrošanu, speciālo elpošanai, mugurai palīdz, masāžu un ejam uz saules istabām. Un paliek labāk? Jā, stipri labāk. Kas nozīmīgs noticis skolā pagājušajā gadā izglītības jomā? Vispār pēdējos gados mūsu skola piedalās ļoti daudzos starptautiskos projektos, un pēdējie no tiem ir starptautiskie projekti ar Zviedriju. Skolu apmeklē ārzemju viesi vismaz 4 reizes gadā. Skolēni iesaistās kā gidi skolu parādot katru klasi. Viņiem ir iespēja savas angļu valodas zināšanas pielietot reālā dzīvē. Pēdējie 2 projekti skolai, kas ir nozīmīgi, arī turpināsies 3 gadu garumā. Tas ir projekts starptautiskais Leonardo da Vinci projekts, kuris arī biju piedalījos Polijā. Un šis projekts ir bērniem ar īpašām vajadzībām. Jaunākās metodes, kurās es arī dalīšos janvārī pedagoģiskā sēdē novadā. Un profesionālās pilnveides projektā Anglijā, kur arī tika apgūtas jaunākās metodes, kuras var pielietot, apmācot bērnus. Ja gribētos atzīmēt, ka skolēnu sasniegumi novadā ir ļoti labi, un pagājušā gadā tika iegūtas 9 godalgotas vietas un vairāk kā 10 atzinības dažādos projektos, konkursos, festivālos un olimpiādēs, īpaši priekšmetu olimpiādēs. Es gribētu novēlēt direktoram laimīgu jauno gadu un lai vienmēr veselība cīnīties ar mums. Es gribētu novēlēt laimīgu jauno gadu mūsu daktarai un medmāsām, lai viņām ir spēks mūs ārstē. Novēlu laimīgu jauno gadu mūsu skolas darbiniekiem un mediķiem un pavāriem, jo šeit ir mūsu otrās mājas. Un tā ir mūsu ģimene. Sportojiet un esiet veseli! Laimīgu jauno gadu!